Paldies un sveicināti visi. Pirmā daļā jau mēs pieskārāmies jautājumiem, faktiski, par ko mēs runāsim arī šajā daļā, jo, ja mēs runājam par dzīves kvalitāti un par pakalpojumu grozu, tad nenoliedzam jautājums par to, kā iedzīvotāji ārpus Rīgas aglomerācijas var nokļūt līdz šim te pakalpojumu grozam, un ne tikai līdz pakalpojumiem vai līdz vienas pieturas aģentūrai, bet arī daudziem līdz savai darba vietai, jo kaut arī šeit pirmajā daļā izskanēja, ka, teiksim, varētu būt mazi un labi uzņēmumi, teiksim, lauka apvidos, vīna darītavas un kafejnīcas. Man tomēr ir aizdomas, ka lielākā daļa darba vietu būs koncentrēts ap pilsētām, ap lielajām pilsētām, un tad ir jautājums par to, kā tie cilvēki, kas vēlas dzīvot un dzīvo laukos, nokļūst līdz šim te savām darba vietām, un jautājums ir par diviem aspektiem, ko mēs šodien un arī iepriekš diskusijā pārunājām. Tas ir par ceļiem, ceļu stāvokli, finansējumu modeļiem, pārvaldību. Un otrs jautājums ir par sabiedriskā transporta pareizu organizēšanu, lai nodrošinātu iedzīvotāju prasības pēc mobilitātes. Un, ja mēs skatāmies, paturpinot to, ko Viesturs jau sāka, par iedzīvotāju atrašanos Latvijas teritorijā, tad skaidrs ir, ka iedzīvotāji koncentrējas ap Rīgu, Rīgas aglomerācijā, un savukārt ir Latvijā daudzi novadi, kur iedzīvotāju blīvums, iedzīvotāju skaits uz kvadrātkilometru ir ļoti niecīgs, taču tas nenozīmē, ka šiem te iedzīvotājiem nebūtu jānodrošina līdzvērtīgs pakalpojumu apjoms kā pierīgas iedzīvotājiem. Un diskusijā mēs pieskārāmies tam, kā un vai ir iespējams uzlabot autoceļu finansēšanas modeli, sistēmu, ņemot vērā to, ka sākot no neatkarības gadiem, diemžēl mēs esam pārāk maz uzmanības pievērsuši autoceļu stāvoklim, tātad viņš ir konstanti pasliktinājies, sākot no 90. gadiem. Un pašlaik šis te stāvoklis, varbūt viņš nepaliek sliktāks, bet īpaši labāks arī nē. Un tad ir jautājums, samazinoties iedzīvotāju skaitam, tātad katrs no mums uztur aizvien vairāk ceļu kilometrus un jautājums, kādā veidā tad nodrošināt, lai kvalitāte šiem te ceļiem saglabātos. Ir diskusijas par autoceļu fondu atjaunošanu. Tātad mēs pārunājam arī par to, ka katrs no autobraucējiem maksā akcijas nodokli par izmantoto degvielu, un tāpēc mēs gribam redzēt pretī arī noteikts kvalitātes pakalpojumu ceļa izskatā. Lūk, tas ir viens aspekts. Otrs aspekts ir sabiedriskais transports, un šeit es paņēmu slaidu no Mārtiņa Cimermaņa prezentācijas, ko viņš mūsu diskusijā rādīja par to, kā jaunieši laukos, ko viņi saka, kas ir tie pakalpojumi, kas nav pietiekami nodrošināti. Un, protams, ka atpūtas iespējas un veselības aprūpe, tas viņiem likās svarīgi, bet lūk arī sabiedriskais transports. Viesturs ļoti kritiski izteicās par to, ka sabiedriskais transports mums ir zem katras kritikas. Es domāju, ka mēs katrs pats varam vērtēt, vai un tiešām tā visās vietās ir. Bet tas, ka, lai noturētu jaunus cilvēkus laukos un arī darbspējīgā vecumā cilvēkus, sabiedriskais transports, protams, ir ļoti būtisks. Kas notiek sabiedriskajā transportā, diezgan pagrūti redzēt kopējās tendences. Arī par to mēs runājām diskusijā, ka no vienas puses
ir notikušas pēdējos gados pietiekami lielas reorganizācijas, lai saredzētu šo te kopējo tendenci. Ir ieviesti arī skolēnu autobusi, kas 70–80% gadījumu pārklājās ar tradicionālajiem pārvadājumu maršrutiem, tādā veidā vēl vairāk noņemot klientus tradicionālajiem pārvadātājiem un atstājot lielāku, kā saka, spiedienu uz valsts budžetu, lai uzturētu to pārvadājumu struktūru, kāda viņa ir. Un, lūk, šeit ir šis te mārketings, par ko iepriekšējā sesijā mēs runājam, ir jau attīstības dokumenti, ir Latvija 2030, kuri, manuprāt, pietiekami loģiski viss uzrakstīts. Tur no dokumenta viedokļa neko vairāk arī nevar pateikt, tātad sabiedriskajam transportam jābūt tādā līmenī, kas nodrošina minimālas mobilitātes prasības. Un lūk, šīs te prasības ir katru dienu ar sabiedrisko transportu nokļūt centrā, apmeklēt izglītības iestādes, darba vietas, valsts pašvaldību institūcijas. Viss ļoti īsi, konkrēti pateikts, tātad dokuments mums ir precīzi uzrakstīts. Un tad ir jautājums par to, kā mēs šo te dokumentu īstenojam, neīstenojam, vispār virzāmies uz šo te, vai arī virzāmies pilnīgi pretējā virzienā. Runājām mēs par dažādiem risinājumiem, ko darīt ar sabiedrisko transportu, minējām gan citu valstu pieredzi, gan arī runājām par labiem piemēriem. To pašu Siguldu mēs uzaicinājām, un Sigulda stāstīja, kā viņi kompleksi risina šos te transporta jautājumus, gan skolēnu transportu, mēģinot salikt kopā ar parasto pārvadājumu jomu. Tā kā pozitīvi piemēri mums ir, un jautājums tad ir par to, kā mēs varam vairāk šādus te pozitīvos piemērus vairot. Nu, lūk, un tā tad divi jautājumi, ko mēs politiķiem arī vēlamies uzdot šodien, ir saistīti ar šīm te divām jomām. Pirmais ir autoceļu finansēšanas vai restruktūrizēšanas veids, vai varbūt, ka tur nekas nav vajadzīgs, tikai vairāk naudas. Un otrs jautājums ir par sabiedrisko transportu. Tad es aicinātu tos politiķus, kolēģis, kas vēlas par to atbildēt priekšā. Jānis Ozoliņš laipni piekrīt Saeimas Tautsaimniecības komisijas vadītājs un Reforma, ja vienotības partija. Un Zariņa vai Dogopolo kungs, kurš no kungiem, ja abi divi, tad Zariņa kungam. Un es domāju, ka mēs tādā brīvā formātā tiešām, kā mēs sākumā runājam, te nav nekāda pratināšana, jā, un atjautības spēle. Es domāju, ka brīvā formā, teiksim, izsakot savu viedokli, sāksim ar autoceļu saimniecību. Kas būtu jādara? Ja par teritorijas attīstību var runāt tādās plašās frāzēs, tad es domāju, ka ceļu saimniecība ir tas, kur arī tie, kas mūs skatās un klātesošie vēlas tādu vairāk konkrētību. Kā jūs redzat to perspektīvu? Tā strādā šis? Jā, faktiski Tautsaimniecības komisijā esam pietiekoši daudz diskutējuši par šo jautājumu, kādā veidā būtu jānodrošina ceļu tīkla ilgtermiņa tāda darbība. Manuprāt, tās galvenās lietas, jau uz ko ir jākoncentrējās, ir vairākas. Tad pirmām kārtām ir tomēr jāatrod veids, kādā veidā parādīt ceļu, teiksim, tā infrastruktūras uzturētājiem šo ilgtermiņu vīziju. Galvenās lietas ir viņu argumenti par to, ka mēs nevaram saplānot ceļu uzturēšanu kārtībā, jo mēs īsti nezinām, vai pēkšņi pēc gada vai pēc 2 kaut kas nemainīsies un tā viena vai otra konkrētā reģiona ceļa vispār vēl tad būs vajadzīga. Jā, tas ir tas pamat jautājums. Jā, un šeit nav runa par to, vai uzlikt kaut kādu speciālu fondu, tur daudz runā par autoceļu finansēšanas fondu vai kā nebūtu savādāk. Jā.
Nu, nē, mums valstī ir ilgtermiņa budžets. Ilgi dikti strādājām pie tā, lai mēs apstiprinātu savus izdevumus garākā termiņā nekā 1 gads. Nu, lūk, tad pirmais solis ir veikts. Nākošais solis ir jāparedz noteikti šajā ilgtermiņa budžetā noteikta daļa līdzekļu, kuri tiks izmantot autoceļu gan renovācijai, gan ikdienas uzturēšanai. Un tas ir tas solis numur 1. Solis numur 2 ir mums, protams, Latvijas valsts autoceļu uzturētāji, faktiski, kuri ļoti precīzi var pateikt, cik ilgā laikā, kuram ceļam šī renovācija būs nepieciešama, kad ir kritiskais brīdis. Un tur, es domāju, ka nav ko slēpties. Ja? Šeit mēs esam runājuši par noteiktiem reģioniem, kur faktiski cilvēku migrācijas rezultātā ir apdzīvotības blīvums, līdz ar to arī vajadzība pēc ceļu uzturēšanas. Viņi ir faktiski diezgan daudz samazinājusies. Ja? Un tādā, ja mēs domāsim, ja, kad tas tā nav, ja, nu tad vienkārši vajag aizbraukt un apskatīties. Ja. Nu, tiešām situācija ir tāda, ka atsevišķās vietās, kur mēs uzturam ceļus, nu, šī intensitāte ir ļoti zema. Savukārt, tad, kad mēs paskatāmies, piemēram, Rīgu, ja, nu, Rīgu ņemam pa piemēru Brīvības ielu, ja, nu, tad, kad brauc trolejbus, tad visi piestāv mājas, tur blakus īstenībā dreb. Ja. Nu, un tā ir tā pamatlieta, ja teiksim, kad iedzīvotāji faktiski migrācijas rezultātā šī nauda nav sekojusi tai intensitātei uz ceļiem, kurā vietā tā reālā intensitāte notiek. Tas būtu viens par ceļu tīklu. Ja. Attiecīgi par konkrētām lietām uz ceļu kvalitātēm. Mums iepriekšējā struktūra fonda periodā, manuprāt, bija viena tāda, nu, nezinu, vai apzināti, neapzināti, bet izveidojusies situācija, kad mēs faktiski nepietiekami bieži kontrolējām ceļu virsmas kvalitāti viņa sākotnējā eksploatācijas laikā. Un tur mēs varam salīdzināt kaut ko līdzīgu, tā kā, nu, mīl salīdzināt zobārsts, ja kad, ja neuzstājas zobu labojumu uzreiz pašā sākumā, ja, tad viņš uzreiz kļūst par lielu problēmu. Ja. Un šeit nākošajā struktūra fonda plēnošanas periodā ir jāatrod pareizais mehānisms, kā to darīt pietiekoši bieži. Tas nekas, kad liekas, ka tas ceļš vēl ir braucams, ja labāk ir preventīvi to virsmu tomēr apstrādāt un neielaist šīs problēmas dziļāk. Ja? Un visi ceļnieki, kas ir nākuši, viņi viss kā viens atbild. Labi, ka tas ir pareizais ceļš no mehānismu tieši. Jā, varbūt, ka ar 3 lietām pagaidām aprobežosimies, tātad ilgtermiņa plānošana, naudas resursu pārdala tur, kur vairāk ceļus izmanto, un kvalitātes kontrole. Ivar, kādas tavas domas? Jā, patiesība 111 strādā. Patiesībā es izteikšu tādu paradoxālu apgalvojumu, kad, lai atrisinātu risinājums transportēšanas problēmām, risinājums transporta jomā ir sekundārs. Tās ir sekundārās lietas, tas viss, ko mēs runājam, tās ir sekundārās lietas. Ja mēs paskatīsimies, kur ir problēma, tā problēma ir, kad mēs varam, ko vien gribam šeit optimizēt, bet ja galu galā nebūs tur tā cilvēki, kas ir gatavs un spējīgs to pakalpojumu izmantot, un nosakt šīs izmaksas, kas ir saistīts ar šo pakalpojumu, tad risinājumu nebūs. Jā, paaugstina nodokļi. Jā, tad mēs aizējam pie kā. Ja pakalpojumu ņēmājs nav spējīgs nosakt šo pakalpojumu, tad tas ir jāsedz no kurienes? No valsts budžeta. Valstī budžetā nauda ir tieši tā pati problēma. Mums ir, diemžēl to, ko mēs esam izvēlējušies, šo ekonomiskās attīstības kursu, tur mēs to risinājumu neatradīsim. Tieši otrādi, šīs ekonomiskais kurs, ko mēs esam izvēlējušies, kā reiz tika taisīts, risinot viņu uz transportēšanas, uz sociālajiem jautājumiem vispārējo. Un ja mēs tagad paskatāmies uz budžetu, kas notiekās, vai paskatāmies vispār visapkārt uz šo problemātiku, par ko es arī sākotnēji minēju, kāpēc tik svarīgi ir, ja mēs viņu gribam atrisināt, ir jāierauga sistēmisks risinājums, jāaiziet līdz būtībai. Jo nauda jau pietrūkst visiem. Tas, kas ceļi ir vienkārši uzskatām, viņi vienkārši uzskatām parāda to situāciju, kāda ir. Tāda pati situācija ir gan zinātnē, gan medicīnā.
visur viens un tas pats, un šeit sēdēt domāt par to, ka, ja mēs kaut ko mazliet pagrozīsim, kaut kas mainīsies, nemainīsies. Protams, es varu arī minēt vēl vienu konkrētu lietu, ko mēs varētu arī pie plānošanas piestrādāt, teiksim, šī sinerģija, lai būs starp kaut vai dzelzceļu un autotransportu. Tas būs turpinājumā par sabiedrisko transportu. Viennozīmīgi par plānošanu, ko mēs runājam, tā ir viena liela problēma. Es atceros vēl pagājušajā pie budžeta grozījumiem, kas bija, kad novembrī izdomāja, ka, teiksim, vēl parādās tur daži 10 miljoni ceļu remontiem. Tas ir novembrī, ātri plānojat un taisiet. Kādas tur ceļu remonti var sanākt, ja novembrī viņi ir jātaisa? Kā piemērs. Tā kā šeit tiešām ir vesela virkne lietu, bet, kā es saku, tās ir sekundāras. Primāri, ja mēs neieraugam to, kas pašlaik notiekās ar valsti, kas notiekās tā diskusija, ko mēs sākām par šīm sarokošajām teritorijām, tad šeit tas ir vienkārši, tāds, mēs ierausimies vēl dziļāk stūrīti, atradīsim, kur vienu austiņu var tā vēl pielikt, vienu ķepiņu šeit pievilkt, būs labāk. Kaut kādam īslaicīgam tas ir risinājums, bet ja nav šī sistēmiskā risinājuma, tad es redzu šeit diezgan bēdzīgu nākotni. Jo mēs zinām, cik 100 miljoni pietrūkst, un ja mēs paskatīsimies budžetā, cik ceļiem pietrūkst, viņi nav tur paredzēts, ka viņi tur parādīsies. Tātad kardināls risinājums ir palielināt nodokļus, lai pietiktu visiem. Absolūti ne tā. Runāja par to, ko es minēju. Diemžēl es nepaspēju ar konkrētu piemēru parādīt, kā tas strādās par šo principu, ka mums jāpāriet pavisam no šī no esoša ekonomikas kursa, kas ir vērsts uz to, ka mēs mēģinām maksimāli visu apgriezt, uz to, ka mums jāiegulda savu attīstībā, jākļūst inovatīvākiem, ražīgākiem. Kaut vai konkrēti piemēru paņemam, kas attieksies arī uz kā tas risinātu transporta problēmu. Tātad mums vajag, lai laukos tur būtu cilvēki, kas varētu braukt, kas varētu izmantot šo transportu, bet viņi tur nav, vai arī viņi nevar atļauties, jo viņiem nav naudas. Ko darīt, teiksim, tas zemnieks vai kas tur dzīvo, viņam vajadzētu atrast ienākuma avotus. Viņam tur, teiksim, ir zeme vai purs, vienalga, kas paņemsim purs, labs piemērs, viņš tur kaut ko varētu darīt. Mums jārada tam pieprasījums. Pieņemsim, viņš varētu tur audzēt dzērvenes. Labi, viņš audzē dzērvenes, bet cik viņš par viņām tirgotājs samaksās? Latu kilogramā, maksimums tur varbūt nedaudz vairāk uz Ziemassvētkiem. Savukārt, ja no šīm dzērvenēm varētu ražot kaut ko vērtīgāku, teiksim, ja viņš ražo sukāras, tie ir 10 lati kilogramā, ko varētu ieņemt. Bet, ja, teiksim, no šīm sukārēm vēl tālāk, no šīm kaltētajām dzērvenēm, pareizi viņas atkal sakaltēt, sagatavot, mēs varētu iegūt kādus bioloģiski aktīvus substrātus, tie būtu 100 000 latu. Savukārt, ja no viņiem tālāk mēs varētu taisīt kaut kādas medicīniskas zāles, tie jau būtu 10 000. Tā mēs varam attīstīt. Ko es ar to gribu pateikt? Tātad, ja mēs pareizi izveidojam šo sinerģētisko risinājumu, tad šeit atrisinās visas lietas, gan ar izglītību, gan ar transportu, gan šīm reģionālajām attiecībām, centras, lauki, pilsēta, kā izrīt, ka viņi nevis viens otru ēd, bet viens otru papildina. Ja mēs radām, teiksim, attiecīgi mums ir zinātnieki, kas strādā pie šīs problēmas Rīgā, kuriem tā attiecīgi var nopirkt šīs dārgās iekārtas, kas stāv Rīgā, kuras var uztaisīt beidzot šo te šos medikamentus, tad parādās pieprasījums pa ķēdītē līdz tam zemniekam, kuram par tām dzērvenēm būs gatavi maksāt daudz vairāk, vai arī to pārstrādi uzturēt viņam. Saprotiet, un tad veidojas šī sistēma, bet viņa jāierauga sistēmiski. Bet priekš tā būs atkal vajadzīga atbilstoša izglītības sistēma, lai būtu vajadzīgie speciālisti. Runāsim par izglītības sistēmu. Atbilstošas ieguldījumi tehnoloģijās un tā tālāk. Un tā mēs nonākam, kā mēs atrisinās problēma transportā, kad beigās tur parādās cilvēki, kas tur dzīvo, kas tur ģimenes, kuriem vajag tur braukt. Lūk, tādā veidā būtu pareizi jārisina šī problemātika. Mēs viņu redzam, mēs šo risinājumu sagatavosim. Tātad, ja to īsi formulē, tātad atbalstīsim uzņēmēju darbību un tad arī viss problēmas atrisināsies. Vajadzīgs ir sistēmisks skatījums, kā mēs tiešām, tas, kas tika arī norādīts, mums nav joprojām sistēmiskas virzības risinājumi, kā šī valstī attīstīties, lai šīs problēmas atrisinātu. Mēs viņas risinām katru atsevišķi viņu nevar atrisināt. Katru atsevišķi tas ir vienkārši milzīgs resursu tēriņš, kuru nekad nepietiek. Un beigās vēl iznāk tā, ka šie risinājumi, viņi strādā bieži viens pret otru. Nav šīs sinerģijas. Un tā ir tā problēma. Pieņem tātad atbildi, ka sistēmiskuma trūkums, es dzirdēju arī tomēr par ilgtermiņu plānošanu un plānveidīgumu kā risinājumu un naudas līdzekļu tā kā papildināšanu transporta jomai.
redzēt, naudas līdzekļu transporta jomai nav un nebūs, tāpēc, ka naudas nav vispār arī daudzām citām jomām. Mēs paši redzam, teiksim, visi bļauj, ieskaitot iznākuši ielās jau ir mediķi, iznākuši skolotāji, aizsardzības budžetam mums naudas nav, un viņas arī nebūs. Nevajag šeit spēlēt ilūzijas. Labi. Nauda neradīsies, ja ne mēs paši neveidosim šo ekonomiku, kas spēj vairāk ražot, vairāk radīt vērtības. Par kur tam mēs ar šo naudu Tātad baigās būs ekonomikas uzrāviens, un tad mēs varēsim izmantot šos līdzekļus. Ja mēs neatrodam tiešām, kā padarīt mūsu ekonomiku ražīgāku, te viss mēs varam runāt, krustām šķērsām, risinājumi nebūs, ceļi turpinās brukt. Labi. No zāles komentāri par tikko dzirdēto. Man ir viens komentārs faktiski pašam, ja teiksim, tās zināmā veidā pārdomas, ja par to, ka ceļam ir divu veidu funkcijas, ja, faktiski tanīs jautājumos, ja mēs gribam pieiet tikai no ekonomikas viedokļa, ja, tad tas ir pietiekoši viegli izdarāms, saskaitot automašīnu plūsmu, sarēķinot slodzes un jebkurš ceļu būvinženieris mums pateiks precīzi, cik ilgam laikam tas ir ceļš turēs un kādā formā viņiem, kādā tehniskajā stāvoklī viņiem ir jābūt. Jautājums ir vairāk par to, kādu sociālo funkciju, ja, vai kādu attīstības funkciju noteiktos rajonos mēs apzināti ieguldam ceļu infrastruktūrā. Un cik tālu no rajona centra tas atrodas. Tas jau ir tā ir tā pamatlieta. Un šai brīdī, kad notiek Eiropas struktūra fonda faktiski nākotnes plānošana, ja pēdējie, mēs gribētu teikt, metri, ja, līdz tam brīdim, ka mēs varēsim visiem faktiski rādīt sasniegumu, ko esam panākuši, ja, tad tur būs pietiekoši skaidri noteikts, cik daudz šī, Eiropas struktūra fonda nauda ceļos tiks ieguldīt. Ja, tā kā, es domāju, ka nav tā, ka tur neviens neko nedara, ja. Lielākā daļa no cilvēkiem, kas strādā attiecīgi priekš tiem, viņi cenšas to, ko esošo resursu ietvaros, var panākt. Tas virziens, ja tas būtu tīri ekonomisks virziens, tur jau tas ir viegli, ja. Bet pēc tam atsevišķas teritorijas būs tad vispār bez ceļiem, ja. Tas atkal savukārt nav pieļaujams, ja. Līdz ar to ir jāatrod tas līdzsvars, ja. Un šeit lielākai debatē būtu jābūt par to līdzsvaru lietu, nevis par to, kā to tehniski izdarīt, ja. Jo tehniski nav jau problēmas. Visi zin, kā to izdarīt. Jā, teorētiski noteikti. Jā. Lūdzu, jautājumu no zāles. Man ir divi jautājumi. Pirmais, es, protams, nepiekrītu tam, ka naudas tam nav un nebūs, jo konkrēta nauda tomēr budžeta ir ieplānota. Man gribētos zināt to, cik tieši naudas bija saņemts no mūsu samaksātiem nodokļiem, no tam cenām par degvielu, ko mēs maksājam katru dienu. Es tikai šodien pēdējo reizi uzpildīju savu baku. Cik naudas bija ieplānots no tās savāktas naudas tieši ceļu remontiem. Labi, kaut par lieliem ceļiem, jo es bieži braucu Rīga Daugavpils, Rīga Liepāja, Ventspils. Arī uz Vidzemes pusi. Cik tieši izmantots un cik tad vēl pietrūkst? Un tad otrais jautājums. Kāpēc Lietuvā un Igaunijā ceļi ir labāki? Kāpēc tā kvalitāte ir savādāka? Kāpēc viņiem pēc ilgāka laika ir nepieciešams kārtējs remonts? Kāpēc tad, kad es redzu, kā pie mums taisa ceļus, tad es redzu, ka pēc gada to, ko tikko uzbūvējuši, jau atkal remontē. Paldies jums. Paldies. Tātad faktiski 3 jautājumi par sasaisti ar degvielu, ar akcijas nodokli, par to, kā mēs izskatāmies uz Igaunijas un Lietuvas fona, un 3. arī tātad kvalitātes jautājums. Jā, droši vien tad secīgi es tad attiecīgi par Lietuvu un Igauniju. Tā atšķirība faktiski manā skatījumā, es teikšu, kā es to uztveru, ja teiksim, un varbūt tas ir diskutējams, vai tas ir pareizi vai nē, ja, bet tā pamatlieta ir tieši profilakses jautājumi galvenajiem ceļiem, pa tiem ceļiem, pa kuriem mēs braucam. Ja, mēs aizbraucam uz Lietuvu, mēs aizbraucam uz Igauniju, mēs nebraucam pa lauku mazu celiņu.
Mēs lielākoties maz nezinām, kādā stāvoklī tas ceļš tur ir. Ja, bet, ja mēs braucam pa galvenajām maģistrālēm, pa tiem ceļiem, kuriem mēs pārvietojamies, ja viņiem ir pietiekoši un krietni labāka profilaktiskā iespēja bijusi visu šo iepriekšējo periodu. Un tā ir tā mazā virsmas kārta, ja, ko tā redzamā daļa. Ja, jo ceļš, jūs labi zināt, ka sastāv no daudz slāņiem, ja, un sākot ar grunti un beidzot ar to pašu gludo asfaltu, kas ir virsū. Ja. Tas ir, manuprāt, galvenais iemesls, kāpēc viņi ir spējuši saglabāt vai uzturēt ceļus labākā stāvoklī, tādā virspusē skatoties, ja, galvenos ceļus nekā mēs. Ja. Attiecīgi tādīs vietās nav pieļaujuši to, teiksim, tā izskalojuma rašanos tieši jau dziļajā struktūrā, ja, kas rada tās grūtāk novēršamās lietas. Tad nākošais bija jautājums par degvielas akcijas. Par degvielas akcijas, jā, protams, ka degvielas akcijas noteikts procents aiziet uz ceļu uzturēšanu. Ja mēs šo skatīsimies, es no galas neatminu, ko 70% bija noteikts, bet noteikts bija, bet aiziet mazāk. Es no galvas tos skaitļus nepateikšu. Vai jūs, prāt, vajadzētu būt šādai sasaistēji starp akcijas nodokli un Man pārliecība ir tāda, ka ir jābūt tam ilgtermiņa daudzgadu budžetā iezīmētai naudai. Ja? Un tur ir jāskatās nevis no konkrēta procenta, ja? Bet no tā, cik daudz līdzekļi ir tam mērķim nepieciešami. Ja? Jo tas procents viņš mainās atkarībā no tā, cik daudz patērē degvielu, ja tāda kāda ir akcijas, tad struktūra un tā tālāk. Ja, un tas ir viena lieta, un otra lieta, kad budžetā jau naudas ir vajadzīgs priekš visu kaut kā. Ja, ne jau tikai priekš. Jā, to kolēģis jau teica, ka naudas nebūs. Jā. Diemžēl tāda ir realitāte, ja pastīsies uz budžetu un arī par to, kas nepieciešams ir ceļiem, tad ceļinieki, manuprāt, konstanti jau stāsta par šiem 200-300 miljoniem, kuri konstanti visu laiku iztrūks. Un tagad jūs iedomāties, no kurienes mēs ņemsim šos 200-300 miljonus, lai tos ceļus uzturētu. Nereāli tas vienkārši skan. Ja skolotājiem nevar atrast, viņi prasīja tur dažus miljonus. Zinātnē, kura bada maizē sēž, saka, iedodiet mums arī vismaz arī runa par dažiem miljoniem, tos nevar atrast. Tad vēl jau vairāk ir skaidrs, ka uz ceļiem viņi neatradīsies. Diemžēl tāda ir tā situācija. Un tas ir tas, par ko es laiku runāju, ka ir vajadzīgs šis sistēmiskais risinājums, ka mēs ieraugam problēmas sākumi. Jā, skaidrs, gaidām ekonomisku uzrāvienu. Lūdzu. Sarmīta Elēt, man jautājums, kā autobraucējiem, amatierim var apliecināt, ka nesen izbraucot Dienvidu Igauniju, tie ceļi tiešām ļoti sliktā stāvoklī, ka nobrauc no tiem lielajiem ceļiem. Bet man jautājums drīzāk par to, vai varbūt tas ir, kā es saku, amatierisks iespējas, ka mēs visur un vienmēr gribām asfaltētus ļoti kvalitīvus ceļus. Cik lielā mērā domājot par ceļiem, kuri nodrošina to pieejamību centram, to pieejamību tuvēja pilsētai pakalpojumiem. Mēs domājam arī par vienkārši bez asfalta segumu ceļiem, kas var būt ļoti kvalitatīvi un laukos ir ilgi pastāvējuši. Kas ir arī tas ambīcija līmenis un vai reizēm nav tā, ka to var darīt racionālāk un vēl viena amatiera piezīme. Es nesen nobraucu par brīnišķīgo jauno satriecošo Eiropas līmeņa ceļu, kas ir tagad taisnāk izbūvēts no Kuldīgas, viņš iznāk Vānē. Un ir daudz sliktāks tas parastais, kur mēs braucām caur Siguldu un tā tālāk. Un es braucu pa vienu ceļu, kas vijās cauri mežiem, viņš ir tukšs, es neredzēju tur mašīnas, un izbraucot to, man radās aizdomas, vai tik tur kāds deputāts nav no tā apvītu, kas ir ielobējis šo brīnišķīgo Eiropas ceļu cauri mežiem šajā vietā, un man liktos, ka varbūt to, kur tās mašīnas brauc, vajadzēja saremontēt. Var sakot, jautājums arī, cik lielā mērā tas deputātu lobijs var iespaidot ceļu kvalitātes stratēģija. Jā, patiesībā lauku ceļu tātad un šis jautājums. Racionāla līdzekļu izmantošana tur, kur tas tiešām ir nepieciešams, bet es domāju, tuvojoties vēlēšanām, mēs no esošiem deputātiem ļoti daudz dzirdēsim par to, kādi ceļi ir salaboti tikai tāpēc, ka viņi tur ir bijuši un savu vārdu pielikuši. Vai ir kādi komentāri par šo? Principā jūs jau nokomentējat, šādi jau solījumi un
tas jau notiekās, jau tiek stāstīts, kur kas pie budžeta, ko ir pielēmis, izdevies pielēmt pateicoties viņam. Bet ja mēs runājam par šo ideju, par to, ka tik tiešām par šiem asfaltētiem ceļiem samazināt to tīklu, tad pilnā nopietnībā autoceļu uzturētāji nozare apsver šādu iespēju. Kad, ja tā turpināsies, nav iespējams, nav līdzekļu, nav perspektīvas visu šo ceļu tīklu uzturēt un būs jādomā par to, ka tiešām samazināt viņu. Lai tādā veidā... Jā. Nu, protams, īsi runājot, ja Tautsaimniecības komisija nevar ietekmēt ceļu, teiksim, struktūru un nākotnes redzējumu, tad kas tad var? Jā. Protams, jā, bet attiecīgi, ja mēs runājam nopietni šo jautājumu, protams, tas ir intensitātes jautājums. Tikai un vienīgi. Ja mums ir nepieciešama, ja intensitāte tajā vietā ir paredzēta, ir nākotnes plānu uz attīstīt konkrēto teritoriju, tad ir pieļaujams tas, ka mēs būvējam lielu maģistrāli. Tā kaut vai 3 joslu. Ja? Bet tad ir jābūt ļoti nopietnam pamatojumam. Kāpēc tur tas ir vajadzīgs? Ja? To, kad iet tukšs ceļš cauri pļavām, ja? Un tas ir zināmā mērā, teiksim, tad kaut kāda ērtības viedokļa, ja tāds ekstrē, bet es nedomāju, ka mēs varam atļauties tādus ceļus būvēt, faktiski pa tukšu vietu, ja. Attiecīgi par tām lietām, kur ir izdangātie asfalti, ja, kurus mēs redzam jau katru gadu, faktiski viņus, nespēja atjaunot, ja. Protams, jā, ir ceļu seguma teritorijas, kuras, nākotnē ir jāpārvērtē, vai viņas ir saglabājums tādā formā. Ja, jo faktiski slikts asfalts var daudzreiz pat vairāk bojāt, gan tās ir striepas, ja, gan viss pārējo, ja, nekā labs grānsteļš. Toties tas cels IKP. Jā. Un tā kā pilnā nopietnībā ir jādomā par tām lietām, kur asfalta seguma ceļus nevar saglabāt, ja, tās vietas, kur nav rentabls, kuras ir jāpārtais par labiem zemes ceļiem, un tur ir jāiegūda līdzekļi tā, lai tas ceļš pēc pārtaisīšanas arī ir lietojams. Jā. Tur es ļoti godīgi teikšu, kāpēc mums ir jāliek kaut kur iekšā līdzekļi uz infrastruktūru, uz to vietu, kur pēc tam nevienam viņš nav vajadzīgs. Jā, vēl pēdējais jautājums, un tad mēs pārējām pie sabiedriskā transporta citādāk. Mums līdz kafijas pauzē arī tas vēl jāizrunā. Jā, droši Mārtiņam tad. Ja, paldies. Varbūt starp Zariņa kunga naudas nav un nebūs, un Ozoliņa kunga, ka ceļi jāfinansē no vispārējā budžeta ieņēmumiem. Tas, ko mums arī komisijā daudz ceļu būvnieku un iesaistītās puses saka, ka tā lielākā problēma ir par finansējuma ilgtspēju un stabilitāti. Un viena lieta, ko tas ceļu fonds tomēr nodrošina, ir tas, ka ir kaut kādas sasaistes starp tādiem ļoti paredzamiem ienākumiem, jo mašīnas ir un būs, un viņas brauks, un degviela tiks lieta, un akcijas būs. Un attiecīgi tas finansējums vismaz nestaigā. Mēs redzējām Linkaita kunga tabulā no 9. uz 10. gadu, kad bija krīze, pasliktinājās strauji ceļi, jo acīm redzot bija strauji kritums investīcijām, un attiecīgi tas arī uzreiz parādījās, teiksim, tās ceļu kvalitātē. Vai tomēr nav vērts padomāt par, ja tas speciālais fonds nav labs risinājums, tad kādi ir tie mehānismi tomēr, lai nodrošinātu, tāpat kā citās nozarēs, tāpat īpaši ceļu nozarē, un to saka cilvēks, kas ir 4. paudzē, teiksim, no tēva, vectēva un vecvectēva, no ceļu būvniekiem un uzturētājiem. Man tāds personīgi jautājums diezgan aktuāls. Kā tomēr nodrošināt to stabilo finansējumu, bez ko nozara noteikti nevar pastāvēt un plānot savu eksistenci? Jā, redzat, viens ir tur, kur mēs esam viensprāts, ka tam ilgtermiņā plānam, jeb respektīvi iedalītiem līdzekļiem budžetā tam būtu jābūt, un viņam ir pietiekoši jāizdala atsevišķu aili vai noteikts, kurā vietā tas parādās, lai ceļniekiem un ceļu būvētājiem, tā skaitā arī lietotājiem ir skaidrs, cik tā plānojumā plūsma ir. Tieši tāpatās, kā arī tur paredz šo grozījumu veikšanas koridoru. Gadījumā plānošanas laikā, ja, tad nākošajos 3 gados kaut kas mainās. Tās visas lietas jau faktiski ikdienā dara. Ja, jautājums ir par to formu, kādā veidā ceļnieki iegūst pārliecību, ka tā nauda būs. Ja? Jo faktiski es nevaru iedomāties nevienu situāciju, kad varētu sanākt tā, ka tagad valdošās partijas vai deputāti, ministri vienalga, ministrs kabinets sanāk kopā un izdomā tā, tagad 2015. gadā, piemēram, ja, nauda ceļiem nebūs 0. Beidziet, tā taču nav. Jā. Es gan varu vizualizēt tieši tādu, ja ir kaut kādas citas steidzamākas lietas. Tieši tā. Atbildi ir ļoti vienkārši, kā to nodrošināt ar politisko gribu. Ja viņi ir, to var nodrošināt. Ja viņas nav, tad viņas arī nebūs.
Un, diemžēl, līdz šim ir bijis tā, ka svarīgāk par ceļiem uz ceļu rēķina risināt citi jautājumi, eiro ieviešana, tur skaisti fiskāli budžeta kritēriji un tam līdzīgas lietas. Un tā problēma šeit nav par 3 gadiem. Te runa ir par to, ka tiešām viņai jābūt ir ilgākā termiņā plānojamai. Kāpēc tas arī tik svarīgi ir? Jo tas tiešām ir viena no iespējām, kā var padarīt šīs ceļa izmaksas zemākas. Ja uzņēmējs var pareizi izdarīt savas investīcijas, zina, cik lielas kādas ražošanas iekārtas viņam ir jāpērk, viņš savu procesu padara krietni efektīvāku un izmaksās lētāku. Nekā, ja tas notiek stohastiski. Viņam pasaka, novembrī, zini, te ir, fiksi meklē, ko darīsim. Bet pagaidām tāda konkrēta risinājuma, kādā veidā. Te ir vienkārši politiskā griba tam ilgtermiņa plānošana fonds būtu optimāls risinājums. Jo mēs redzam, kad bija fonds, pavisam savādāk arī ceļa lietas risinājās. Zariņkungs, tur ir lietas ir jārisina noteikti secībā. Ja pirmā lieta, kur mēs varam ietaupīt un efektīvāk darīt, ja, tā ir, kurā brīdī tiek veikti pasūtījumi. Ja tie pasūtījumi tiek veikti tad gada sākumā, ja, tad vislielākais pateicoties tieši mūsu pašu savstarpējiem strīdiem uz publiskajiem iepirkumiem, ja, ko ceļnieki savā starpā veic, ja, visdrīzākais, kad uz remonta sezonas sākumu vēl nebūs pabeigts pat publiskais iepirkums. Ja, tā kā tiem jautājumiem, un tad pirmais solis ir nodrošināt to, lai pasūtījums attiecīgi uz nākošā gada ceļu uzturēšanu un iepirkumiem, lai viņš būtu skaidrs zināms, lai dokuments var sākt gatavot jau oktobrī. Ja? Un, ja tas notiek, tad automātiski visi zina, kad paspējas laikā un nekādas steigas tur nav, tad brīdī arī uzlabojās kvalitātes un tā tālāk. Tātad 3 gadu plāns, ceļu fonds jau nekādā gadījumā. Plānošana, prognozēšana. Jā, bet Ozoliņkungs, to, ko jūs pateicāt, jā, tas attiecās uz procedūru, kad tīri uz kaut kādiem konkrētiem tekošiem darbiem, tiešām te viņas varēs labi plānot, salāgot, bet es runāju par to, par ilgtermiņa iespējām, jo uzņēmējiem jau arī investīcijas kaut kādas jāveic, viņiem ir vajadzīgi nopirkt visu šo tehniku, un tas nav runa par vienu pasūtījumu, viena sezonas ietvaros. Te ir tās divas dažādas lietas. Tas, ko es runāju, tiešām, tas ir pirmais un visvienkāršākais, kas ir izdarāms, ko tiešām var izdarīt. Otra, kas jau ir sarežģītāka lieta, ir, ja mēs runājam par šo ilgtermiņa plānošanu, un tur ir vēl lielāks šis ekonomiskais efekts, ja mēs to varētu izdarīt. Ok. Principā mēs esam vienojušies par ilgtermiņa plānošanu, un tas arī atspoguļojās mūsu diskusijā toreiz, kad mēs runājām, bija Mārtiņa Cimermaņa pētījums, kur bija skaidri parādīts, ka iedzīvotāji arī apzinās, ka ceļu stāvokļu uzlabošana tas nav vienas dienas jautājums, bet ja ir skaidrs plāns un skaidri arī tas tiek komunicēts, kas tiks darīts, kad tiks darīts un lai tālākā perspektīvā būtu skaidrība par to, ka ceļš tomēr uzlabosies vai vismaz tiks ziemā uzturēts pienācīgā kvalitātei, tad arī iedzīvotājiem lauka apvidos ir lielāka pārliecība par to, kur viņi dzīvo. Un otrs jautājuma bloks tātad ir sabiedriskais transports, ņemot vērā sarūkošo iedzīvotāju skaitu, noteiktās teritorijās iedzīvotāju blīvumu, varbūt, ka mums vispār nav nepieciešams sabiedriskais transports un ka mēs varam mierīgi iztikt ar, teiksim, vai nu ar personisko transportu. Jā, nav cilvēku, nav problēmas, pārvietot cilvēkus ārā no šādiem te depresīviem rajoniem un tam līdzīgi. Jeb tomēr ir iespējams un ir kaut kādi risinājumi, kā šo te mobilitāti nodrošināt pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Jā, faktiski, te jāskatās mazliet, ko mēs esam šī gada laikā izdarījuši, jā, vai iepriekšējā periodā, un esam skatījuši šos jautājumus attiecīgāt pasažieru pārvadājumiem, ir jau veikti grozījumi arī likumā, un faktiski ir apkopots, jeb centralizēts pie autotransporta direkcijas, kā atbildīgās institūcijas par šo plūsmu plānošanu visas reģiona jautājumu, kur faktiski ar vienu mērķi, ja, lai varētu nodrošināt pēc iespējas efektīvāku to personu pārvietošanās iespēju ar pēc iespējas efektīvāk izlietotiem līdzekļiem. Ja. Tā ir tā lieta, kas ir izdarīta. Ir izveidot plānošanas padomi, kurā visi plānošanas reģioni piedalās. Tā kā faktiski tas darbs notiek. Tur, kur mums ir jābūt gataviem, ja, es teikšu tā, ka mēs vēl joprojām pārmaksājam par tām lietām, kurām mums nevajadzētu pārmaksāt. Ja tas nozīmē liels autobus brauc pa tukšu vietu, tur sēž 3 vai 5 pasažieri, ja, vai tiešām tur jau nav jābūt ekonomistiem, lai saprastu, ja, kad
tanīs jautājumos, kad tu ielēji to pašu degvielu, cik autobus tērē, ja tur 30 kas vairāk tur būtu litri, tad ja. jādara? Tas ir pie nākošās, pie līguma pārslēgšanas attiecīgi ir jāparedz tas, kad ir nepieciešama mazāka autobusu, kur tērē mazāk degvielas, viņus var automatiski arī biežāk sūtīt. Šīs izmaksas, kuras tērēs šī transporta nodrošinātāja, tad viņas būs uzreiz arī zemākas. Paralēli tam ir jāparedz arī, un to arī tagad dara, ja, kontrolas institūcijas piekļuve šo pārvadātāju grāmatvedībām, datiem. Mans viedoklis bija tāds arī, ka tam nepieciešams ir piekļūt līdz pirmdokumentam, jo savādāk sanāk tā, ka vienā reģionā pret otru reģionu cenas atšķirās gan arī 2 reizes vienam tiem pašiem pārvadātājiem. Ja? Un tāda tipa jautājumi. Ja? Tā kā tas darbs tiek darīts, es satiksmes ministrijai uzticos šai brīdī ar deleģējumu. Tā kā tur viss notiek pareizajā virzienā, viss ierēņi strādā, viss iet uz priekšu. Es gribētu, lai viņi strādā labāk un ātrāk, ja, bet te jāsaprot arī tas, kad izmaiņas prasa laiku, ja, un mēs varam nograut sistēmu. Ja mēs runājam par tik lieliem pasažieru plūsmām, ja, tad nepārdomāti lēmumi, kur tiek ātri pieņemti, ja, viņi skar ļoti, ļoti daudz, faktiski visu Latvijas iedzīvotājs. Ja, skaidrs, labāk sistēmu neaiztiekam un ļaujam, lai ierēģi strādā. Lūdzu, Ivar. Viena lieta, ko es redzu, kur arī varētu tīri bez šīm tehniskajām lietām, principiāli pastīties šo sinerģiju starp sabiedrisko transporta veidiem, teiksim, starp dzelzceļu un autobusu. Un es domāju, ka šeit ir lielas iespējas, kur varētu vēl iekonomēt resursus pareizi un optimāli to saplānot un arī padarīt šo pārvietošanos krietni kvalitatīvāku. Tad, teiksim, tur, kur iet dzelzceļš, diez vai cik liela jēga mums ir paralēli uzreiz zīt arī autobusu, varbūt šo naudu pareizāk būtu novirzīt tur uz reģioniem, kur šī autotransporta nav iespējas pašlaik pietrūkst finansējumu nodrošināt. Tādā veidā viņš mums atrastos. Tā kā, teiksim, šeit es redzu tā iespēja, kur varētu būt. Bet atkal, šeit ir diezgan liels attiecīgi lobijs, kuriem, protams, kāpēc zaudē šo naudīgo reisu, kurš, teiksim, iet pa Maskavas šosei vai pa Vidzemes šosei. Labi. Faktiski jau tur... Varbūt, ka dosim arī kādu iespēju cilvēkiem pajautāt jautājumus par šo tēmu. Labdien, Jānis Ikarts. Man bija tāds jautājums, kurā būtībā sasaucās kopā tā frāze, ka visu laiku izskan, ka valstī nav naudas un arī par pakalpojumu kvalitāti. Tas ir par valsts dotācijām starppilsētu autobusu pārvadājumiem. Kā mēs zinām, privātais autobusu pārvadātājs Lux Express ir vairāk kārt kritizējuši šīs dotācijas kā konkurences kropļojošas un attiecīgi arī kvalitāti pazeminošas. Tiem lietotājiem, kas izmanto šo pakalpojumu, nav pieejama šis pakalpojums tādā kvalitātē, kā tas varētu būt, ja tas būtu atstāts vairāk tirgus ziņā, nevis valsts dotēts. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo. Jā, tātad vai ir iespējama sistēmā liberalizācija vispār atvēršana komerces pārvadājumiem? Jā, tāda pilnīga nē, jo tad būs reģioni attiecīgi, kuros neviens nebrauks. Ja mēs faktiski par katru pasažieru ir ļoti daudz maršrutu, kur mēs biļetes cenu varbūt nosedz tur 30% no pašizmaksas. Jā. Tādos maršrutos tad attiecīgi šī tirgus varētu saukt tā liberalizācija nodrošinās tikai to, ka ja tur kāds brauks, tad tā cena būs krietni dārgāka nekā tagad. Jā. Attiecīgi par starppilsētām, ja, tad izveidojās tā situācija, ka to sauc par to rentablo reisu, ja par to rentablo savienojumu, kurā tad ir iespējams nobraukt pa šo rentablāku ceļu, ja, teiksim, tā iegūt rentabilitāti uzņēmējiem. Ja. Un tur ir ļoti būtiski, kad ir jāsabalansē, ja viens un tas pats uzņēmējs brauc gan pa rentablo, gan pa nerentablo maršrutu, ja, tad jābūt ir tā situācija tāda, kad lai viņš neceļ cenas abiem. Ja. Lux Express gadījumā, es domāju, ir šie maršruti izvēlēti pietiekoši rentabli, ja tie rentabli arī starp pilsētu, starp valstu savienojumi, ja, kurā tad viņi šo rentabilitāti spēja nodrošināt. Ja tur nav starpība, kā sauc uzņēmumu, ja, un pa kur
maršrutu viņš brauc, ja tur nav pasažieri, tad tās izmaksas tikai tā tur būs. Ja. Tātad, principā, sistēma nav jāmaina, jo tur nekādu ekonomisku iegūmu nav no sistēmas maiņas. Ja mēs runājam par tādām lietām, kas ir starp, piemēram, Liepāju un Rīgu, ja, vai iespējams atļaut kādu daļu likt uz komerci pārvadājumiem, ja. Es domāju, ka pie zināmiem apstākļiem tas ir iespējams. Ja. Kad tur ir jāpaskatās, ja, teiksim, cik daudz slodzes ir vajadzīgs subsidētajiem maršrutiem, ja, un cik viņi daudz ir, ja, un pārējo, protams, var laist komerci tirgu, ja, tā ir. Labi, Zariņkungs. Tā situācija, kāpēc bieži ir tā, ka, skatoties kaut kāda viena šaura, teiksim, maršruta viedokļu, pārvadātāju viedokļu, viņam var likties, ka šeit ir kaut kas deformēts, kaut kas nepareizi, jo, kā jau tas bija tas piemērs, kad komersanti ir dažādi. Viens, teiksim, strādā tikai uz rentabliem maršrutam, citam jāapkalpo arī nerentablie maršruti. Līdz ar to viņš, teiksim, šī nosacīta rentablajā maršrutā nevar dot tik lielas, nevar dot tik zemu cenu, kādu var tas, kas tikai braukā un smeļ krējumu. Un te ir tā problēma. Principā, tas, par ko runā, kā varētu padarīt šo liberalizāciju iespējamāk, šo lielākas konkurences iespējas ar ļoti sabalansētu un pārdomātu šo kompensāciju mehānismu. Kad ar šīm kompensācijām mēs varētu panākt to, ka uz šiem konkurējušiem reisiem tie visi dalībnieki, kas viņā piedalās, neatkarīgi no tā, vai viņš piedalās tikai šī maršrutā, vai viņam, teiksim, saistības vēl nosegt citus maršrutus, ka viņi atrodas vienādos nosacījumos. Ja to var panākt, tad, protams, mēs par to varam runāt, bet pašlaik sistēma noteikti nav tāda, viņa nav tik sabalansēta. Iespējams, ka šeit varētu būt arī jautājums iespējams, kā to varētu risināt caur licencēšanu, kad tiek licencēta atsevišķi maršruti, un tu nopērc šo licenci par kaut kādu noteiktu summu, un tad tu vari viņā piedalīties šī maršrutā. Savukārt šī licences summa aiziet šī kompensācijas fondā, ar kuru tālāk var nokompensēt, teiksim, tos nerentablos maršrutus. Un ja es kā komersants, kas arī piedalās šī rentablajā maršrutā, nopircis esmu licenci, ja, tad es dabūju kompensāciju par to, kas paralēli braukāju vēl tajos citos maršrutos, kur viņi nav man rentabli. Un tādā veidā mūsu konkrēti spējas izlīdzinās. Jā, teorētiski es jūtu, ka te varētu būt vēl viena diskusija tieši par to, kādā veidā šo te sistēmu racionalizēt attiecībā uz šiem te liberalizācijas virzieniem un kur varētu atvērt. Bet varbūt, kad jautājumi vēl no zāles, faktiski pēdējais jautājums, jo mums ir jāiet kafijas pauzē. Tur lūdzu kungam. Bruno Barons, Rīgas aktīvo senioru alianses RAS. Es gribētu uzdot varbūt Ozoliņa kungam vienu ekstraordināru jautājumu. Protams, ja viņš spētu ieiet vienas iedzīvotāju kategorijas ādā, runa iet par invalīdiem, pirmās, otrās grupas invalīdiem, kuriem valsts ir noteikusi, pati piešķīrusi sabiedriskā transporta braukšanas atļaujas. Ņemot vērā šīs dienas diskusijas galveno nosaukumu un logo dzīves kvalitāti Latvijā, kā jums šķiet, pat neskatoties uz to, ka šīs te izmaiņas neinicēja likumdevējs Saeima, tad ministra kabinetā tapa jauni grozījumi attiecībā uz šo te kategoriju, kā jums šķiet, kāda būtu jūsu atbildi? Vai jaunie ministra kabineta izstrādātie grozījumi šai te īpašajai iedzīvotāju kategorijai, kas ir tikai apmēram 120 000 Latvijā, vai apgrūtinot, birokratizējot esošo sistēmu, kāda valda šai te iedzīvotāju kategorijai, vai viņu dzīves kvalitāte Latvijā uzlabosies, ja pasliktināsies? Jā, bet īsa atbilde. Tad ir šī te jaunie priekšlikumi par to kārtību, kādā invalīdiem tiks nodrošinātas atlaides sabiedriskajā transportā Latvijas valstī. Jā, tad pierādījums atlaidē par šo kārti faktiski ir runa. Ja, tad, protams, kad ja ir, mēs skatāmies īstermiņā, tad vai tā kā šodien, ja, teiksim, es domāju, ka zinām veidi, tautas valodā runājot, apgrūtinājums, ja, viņš, kā jebkura jauna lieta, ir. Ja, bet tai pašā laikā, ja mums ir jāsaprot resursu plānošanu uz priekšu, kādā veidā to panākt, lai tā sistēma ilgtermiņā strādā, ja, tad,
ministrs kabinets šādā veidā mēģina šo jautājumu risināt. Jā. Mēs runājam par invalīdu vai par, par 1. 2. klases grupas invalīdu transporta jautājumiem, ja, tad, manuprāt, daudzreiz svarīgāka lieta ir tāda, ka daudzās vietās tādīs autobusos mums netiek iekšā. Ja. Es pajautāju kādam no cilvēkiem, kas es pietiekoši daudz esmu saistīts bijis un vēl joprojām ar gan 1. gan 2. grupas invalīdiem, ja, tad galvenokārt viņi īstenībā neizmantot sabiedrisko transportu, viņi nevar iekāpt tur. Ja, tā ir tā pamatlieta, ar ko visi īstenībā tur, ir sevišķi reģionos. Tā ir man pārliecība, ja teiksim, par tiem jautājumiem. Par to, vai identificē, kad viņam ir 100% braukšanas atlaidi vai nē, ja, tas ir tehnisks jautājums, ja, pēc tam, jo cilvēki nelieto transportu, viņam grūti viņu lietot ir. Un sabiedriskā transportā pastīties, kāda, cilvēki daudzreiz biežāk brauc ar automašīnu, tāpēc, kad tas viņiem liekas, ka to ir ērtāk izdarīt, un daudzos gadījumos tā arī ir. Un tad, kas būtu jādara tieši, lai uzlabotu šo te pieejamību sabiedriskam transportam laukos tieši? Kā jau teicu, tādīs vietās, kas ir, piemēram, šeit tie mazie busiņi, ja, kas iet attiecīgi uz depopulizācijas reģioniem, ja, tur tas ir daudzreiz vienkāršāk lietojams veids sabiedriskā transporta lietošanā, ja. Nav jākāpj augšā, ja, teiksim, pa kāpnēm. Tā ir. Jā, un attiecīgi arī tātad jāizvirs kaut kādas stingrākas prasības pārvadātājiem, tieši kāda veida autobusiem ir jābūt. Attiecīgi vilcieniem ir peroniem augstiem jābūt projekts, jo priekš Rīgas ir pietiekoši tāda, drīz būs celtniecība, lai varētu vilcienos iekāpt iekšā normāli. Jā. Tā ir arī lieta. Ja. Tad tālāk attiecīgi par lietošanas šīm lietām multimodālie centri, faktiski tad paņemsim Jelgavu, ja, kad beidzot apvieno autostaciju ar staciju. Taču 1. un 2. grupas invalīds, nevar viņš aizbraukt, pēc tam aiziet ar kājām no autobusa līdz vilcienam un pēc tam braukt. Tur jau tā lieta rodās, ja, un tad ID kartē jau tā ir, manuprāt, ļoti, ļoti pakārtota lieta. Skaidrs, paldies. Mums tiešām ir jābeidz. Es redzēju, ka Daugavpolo kungs vēl gribēja pāris vārdus. Ko mēs uzskatām par sabiedriskā transporta pakalpojumu? Tie ir sociālie pakalpojumi, vai tas ir komercdarbības veids? Jo, ja tas ir sociālais pakalpojums, te pavisam cita pieeja. Ja tas ir komercdarbība, tur ir cita likuma. Paldies. Jā, varbūt, ka teiksim, aglomerācijā Rīga tā ir vairāk ekonomiska rakstura funkcija, bet tālāk sociāla funkcija. Labi, uz šīs nots mēs arī beidzam šo.